grupas Borova MC solista un televīzijas raidījuma Izvēlies zaļa vadītāja Aigara Runča un viņa dzīvesbiedres Agneses mājās dzīvo Runcis vārdā Pūks. Nu jā, mans uzvārds ir Runčis, un vectēvam aizējot uz padomju armiju, uzvārds vispār bija Runcis. Tā kā kaut kādos senākos dokumentos ģimenē figurē šāds uzvārds, un ļoti iespējams, ka kaut kā tuvākā, tālākā nākotnē mēs padomāsim par šo uzvārdu atjaunošanu, bet loģiski, ka Runcim Runči mājās, vai ne, un dīvaini, ka būtu savādāk. Saimnieki zina stāstīt, ka Pūks esot 5. populārākais kaķu vārds Latvijā. Mums nebija starpības, vai mēs ņemam ar ciltsrakstiem, vai kā savādāk dižu izcilu kaķi. Mums vienkārši gribējās savu mīluli, un tā opcija no patversmes likās ļoti pašsaprotama. Draudzenes iedrošināti Agnese un Aigars devās uz Slokas dzīvnieku patversmi, kur viņus gaidīja 3 mēnešus vecs, pelēks kaķēns. Viņš tagad tālāk, viņš ir dusmīgs, viņš nav dusmīgs. Viņam patīk spēlēties. Viņš ir satraucies. Citreiz viņi var sadusmot, bet viņš tā reāli. Viņam patīk spēlēties, un tāpēc viņš kož. Citi pērk tur dārza rūķis vai nē, lai viņi stāvētu skaisti. Mums ir kaķis, kurš atnāk un draugu priekšā skaisti izguļas uz grīdas, un visi draugi priecājas par viņu. Jau no bērnības Aigaram tuvāki bijuši kaķi, bet tagad profesionālā darbība viņam met izaicinājumus tieši no suņu puses. Jā, no suņiem man ir gan paniski bail, un tagad pēdējā laikā strādājot raidījumā Izvēlies zaļu un braukājot pa dažādām jaukām saimniecībām ārpus Rīgas. Visās ir kārtīgi mājas sargi, un viņi uzskata, protams, par savu pienākumu atskriet svešos apriet. Un man savukārt ir ļoti bail, un es pats pēdējais vienmēr kāpju no mašīnas, kad redzu, ka neviens cits nav sakosts. Un tad es saprotu, ka arī man ir beidzot droši kāpt ārā. Ir baigi mīlīgi, kad tu atnāc no darba sagurs, viņš tev ietrauž sklēpī, un tad saprot, cik daudz viņš mīļuma ir sakrājis pa dienu, un tad viņam viss mīļums ir jāatdod. Jo viņš tik stipri mīl, kad viņam ir tāda sajūta, ka arī siekaliņi notek. Vai Pūks ceļīs? Kas tev ir? Vai Pūks tagad paskaidrāsim? Pūks uzskata, ka hierarhija ziņā mēs kaut kur esam apmēram līdzīgi. Kā jau 2 džeki. Pirmais, kas vienmēr sāk apkopju, pirmais, kas vienmēr pabaro, esmu es, bet cieņa ir lielāka pret Aigaru. Viņš apzinās to patiesību, kas bieži cilvēku komunikācija izskan, ka vienmēr jāpasaka pats labākais un pats mīļākais otram cilvēkam. Viņš katru reizi, kad mūs satiek, viņš izdara labāko, ko viņš spēja vai nesamīļ, un parasti, ka reklus pēc tā ir slapš, jo viņam deguntiņš slapš, un viņam vēl siekals te, kad viņš mūs sirsnīgi samīļo. To viņš dara parasti 2 reizes dienā. Tas ir tagad mēs atnākam mājās, un tagad mēs no rīta pamostamies. Kopš tiem laikiem, kad Aigara grupa Borova visā Latvijā kļuva populāra ar savu dziesmu Visskaistākajai meitiņai, pagājuši jau vairāki gadi. Tomēr līdzās raidījumu vadīšanai dažādos mēdījos Aigaram kopā ar grupu krājas dziesmas, kas reizēm dzirdams arī koncertos. Jā, ik pa laikam mēs ar Borovu šādā paniekojamies, pablēņojamies parakstam. Mēs esam pašlaik sakomponējuši ļoti daudz dziesmu, tad sanāk vairāki albumi. Bet neesam atraduši finansiālu draugu uz doto brīdi, un tāpēc tie visi labi ieraksti un ieceres tā sauktas plaukņā. Čau! Mani sauc Aigars Runčis, un mēs esam Runču ģimene. Un jūs skatāties raidījumu Ķepavas sirds.